Labdien, labdien visiem! Šoreiz es esmu ienākusi pastāstīt. Grīnvejā ir diezgan liels spektrs dažādu uztura bagātinātāju, vēllapu produkcija. Pirmkārt, man patīk tas, ka viņiem ir stikla pudelītes tumšas. Jā, tas jau liecina par to, ka tomēr kvalitatīvs un metāla vāciņi. Tas ir tā par pašu dizainu un par to, kā viņas tiek uzglabātas. Pirmkārt, tā nav plasmasa, otrkārt, tas ir pārstrādājums materiāls. Stiklu var nodot, metāla vāciņus arī pieņem kā sīko metālu mājsaimniecības. Ja? Tā ka viss ir pārstrādājums. Tas arī, teiksim, tā pluss ir, ka varam domāt par dabu. Bet tieši es gribu pastāstīt par, tas ir antisvītu kontrols, jā, kā saka, saldumu kontrole, bet, vēl viņu arī var teikt, ka šī pārtikas piedeva darbojas tieši ogļhidrātu apmaiņā, kā mūsu organismā tiek pārstrādāti uzņemtie ogļhidrāti. Teiksim tā, ka organisms reizēm, man liekas, vai nu viņš, teiksim, ir aizmirsis, kā viņus pareizi ir pārstrādāt, vai viņam trūks kaut kādu vielu, tas ir tā, teiksim, es neesmu ne zinātnieks, ne mediķis, jā, es varu tikai teikt to, ko es esmu dzirdējis un to, ko es, piemēram, teiksim, kā es to saprotu, jā. Un, principā, sastāvs šeit ir ļoti, kā mediķi ir parakstījuši. Es te klausījos nesen vienu speciālistu YouTube, endokrinoloģi, jā, un, teiksim tā, tiem, kam ir paaugstināts cukura līmenis asinīs, ko tas nozīmē? Vai nu glikoze ir paaugstināta, vai arī ir paaugstināts insulīns. Teiksim tā, arī tiem, kuriem nav paaugstināts, vēl neiziet virs tās sarkanās līnijas, bet, piemēram, kā man, insulīns ir 11 milimoli uz litru vai, kaut kā tā tur ir. Bet ideāli būtu kaut kur 5, 6 var būt. Jā, tas ir, lai pietiktu spēka, enerģijas, lai organisms pareizi funkcionētu tieši ogļhidrātu apmaiņas ziņā. Un tad viņa arī teica, ka ļoti labi būtu dzert chromu. Tas nav tikai saldumiem, jā, ka negribēsies saldumus. Piemēram, daudzi var teikt, es jau saldumus nemaz neēdu. Starp citu, man ar tas pats bija, es jau saldumus nemaz tik daudz arī neēdu. Bet tas, ka, piemēram, reizi mēnesī gadījās, ka es nevaru apstāties un veselu šokolādīti notiesāju, gadās vai ne, bet ikdienā, piemēram, visu mēnesi es varu vispārīgi ne cepumu apēst, neko. Man saldumu nemaz negribējās, bet bija tādi, pirmkārt jau tas insulīns ir, tāds augstāks, jā. Otrkārt, man bija tādi, vakaros nesaprotami, ar prātu saproti, ka tu esi jau paēdis, jā, tu to porciju esi apēdis, un kuņģis pat jūti, ka ir pilns, bet vēl gribās ēst. Kaut kāds neizprotams, un pats vēl nesaproti, ko tu īsti gribi. Lūk, un tad viņa arī teica, ka ļoti labi būtu chroms, taurīns, un šajā arī sastāvā ir, un šeit vēl ir biotīns. Par biotīnu arī viņa teica, bet tas bija kā plus vēl papildus. Un tur bija tā, ka tiem, kuriem ir, teiksim, tāds, kā augstāki tie rādītāji, un tādos situācijās, kā, piemēram, varbūt arī manā, chromu viņa ieteica, ka vajag 500 līdz 600 tiem, sanāk, pareizi pateikt, miligramiem, jā, 500-600 miligramiem, un tad tas būs pietiekoša dienas deva, lai organisms ogļhidrātu apmaiņā pareizi funkcionēt sāktu. Šeit divās kapsulās chroma ir 250, tā kā prasītos vēl, teiksim, plus, bet, ņemot vērā, ka taurīna ir 600, tad šo pašu preparātu dzert vēl klāt.
nu, it kā nevajadzētu. Vajadzētu vienkārši vēl chromu paņemt klāt vēl 250 mg. Bet tiem, kuriem vienkārši, teiksim, kā profilaksē vai pašsajūtas uzlabošanai, ja, piemēram, ir tomēr tās salduma momenti kāres, varbūt ir tie, teiksim, kā es teicu, ka vakarā ēt un nevari saprast, it kā esi paēdis, bet vienalga kaut ko gribās. Varbūt pusdienās kādam tāda situācija jau ir. Pilnīgi varu ieteikt, jo es esmu jau, šeit ir man viena jau sagatavota, šeit man ir gandrīz tukša pudelīte, jā. Te ir, cik mums te ir 60 kapsulas, nu cik te ir palicis, jā. Es esmu principā veselu mēnesi dzērusi. Un pēc mēneša lietošanas, principā es pēdējās dienās tikai sajūtu to, ka es apēdu to porciju un es esmu paēdusi. Man nav tā, ka vēl šito bišķi pagramstīt, šito bišķi pagramstīt, šitas ar tur vēl garšīgs ir, vēl kādu varbūt, nezinu, sviestmaizi uzēst uz zupiņas virsū, piemēram, vakariņās zupu paēt ar gaļas gabaliņu un viss kārtībā, viss esi paēdis un viss. Nav tā, ka gribētos vēl kaut kādu naški, kaut vai čipsus vai tur, teiksim, saldējumu, vai vienkārši tā padās aiziet kādu vēl gaļas gabalu uzēst papildus ar maizi vienkārši. Jā, teiksim, jebko. Apēd to porciju un, jā, tu saproti, esi paēdis, ok, viss ir, pašsajūta ir laba. Un tas vēl arī klāt, protams, dot, ka sāk iedarboties, jo viņas tiešām uzreiz neiedarbojas. Pirmās dienas tur vispār var nesaprast neko, un tāpēc daudz arī saka, tur nedēļu dzēru, man nekas nepalīdzēja. Es esmu mēnesi dzērusi. Vesels mēneša kurs, un principā es tikai šonedēļ esmu sapratusi, ka jā, es paēdu un es esmu sāta. Man ir sāta sajūta līdz nākošajai ēdienreizei. Un nākošajai ēdienreizei man ir pēc 4, teiksim, 5 stundām. Es ēdu 3 reizes dienā. Jā, es neēdu biežāk. Un uzkost pa vidu man nemaz negribās. Agrāk man bija tā, ka vēlme, jā, es turējos viņai pretī, jo sanāk tā, ka man svars visu laiku piedošana, bet nāca klāt, es esmu par pēdējiem 4 gadiem, par pēdējiem 4 gadiem es esmu 15 kg uzaudzējusi. Es vienkārši nevarēju apstāties ēšanā. Man bija grūti, un citreiz bija tā, ka es pat neēdu, es paskatos tikai uz to bulciņu vai uz to gaļas gabalu, un man tie grami jau kaut kādi entie grami ir gājuši klāt, kā es pati pie sevis smējos. Un, piemēram, jā, es sapratu ierobežot vajag to ēšanu, bet man nebija spēku, man nebija pilnīgi ne fiziski, ne psiholoģiski, es vienkārši nespēju. Man nenormāli gribējās ēst. Un, protams, pēc analīzēm es to arī sapratu, ka tas man tieši ir tas insulīns, man nav virs tā noteikta ārstu daudzuma, jā, kā saka, virs sarkanās tās līnijas. Man neviens ārsts vēl nekādu zāļu neko neizrakstīs, ne insulīnu, neko, ne man diabētu pierakstīs, jā. Bet tas, ka viņš jau darbojas, ne tā, viss jau tas par to liecināja. Un tagad tā īsi par katru no sastāviem, kam viņi vairāk ir, jā. Tātad, kā es jau šeit teicu, te ir taurīns, kurš ir tieši, viņš vēl papildus ir ļoti labs sirdī, jā, taurīns. Bet arī viņš darbojas kā insulīna rezistences, par ko tagad ļoti daudz arī runā, teiksim, kā uzlabotājs, jā, kā dot pozitīvu efektu, jā, šūnas sāk jūtīgas pret insulīnu palikt, jā. Bet tas ir dabīgais, tā ir dabīga aminoskābe, ko mēs vajadzētu it kā uzņemt pat ar pārtiku.
un arī līdz ar to uzlabo šūnu membrānu vielmaiņu. Tā ka tajā ziņā viņš tieši priekš insulīna, arī ir priekš insulīna pareizas darbības organismā, taurīns. Tad šeit vēl ir džimemena. Viņa ir džimemenes aminoskābes avots, kas palīdz samazināt cukura līmeni asinīs. Jā, līdz ar to arī, ja, piemēram, glikozes līmenis ir paaugstināts vai tieši vai nu viņš ir vienkārši neoptimālajā tajā rādītājos arī tas ietekmē. Hroms. Hroms tātad ne tikai, kā es teicu, ka ir tie, kā saka, hroms, lai saldumus negribētos. Nē, tur ir tā, ka pareizai ugļhidrātu sintēzē mūsu organismā, līdz ar to viņa arī aknu atbalsta, jā, aknām ļoti labs. Hroms ir nepieciešams arī glikozes metabolismam, glikozes apmaiņai organismā pareizai. Jā, es tā nevaru īsti izrunāt. Un holesterīna un tauku sintēzē. Jā. Tā kā es teicu, ka aknē atbalsta, tātad līdz ar to arī holesterīna un tauku sintēze organismā. Un vēl te ir biotīns, kas varbūt esat dzirdējuši saskarsmē tieši, ka palīdz uzturēt matu, ādas un nagu stāvokli, uzturēt labā stāvoklī mūsu matus, nagus un ādu. Tā ka ļoti labs sastāvs ir. Vēl te ir sastāvā inulīns, kas palīdz mūsu zarnu traktam audzēt veselīgās labās baktērijas. Tā ka es domāju, sastāvs ir ļoti labs tieši priekš profilaktiski visiem. Nu, kā es varu pateikt, mēnesi padzeriet un redzēsiet, vai jums palīdz, vai jums nepalīdz. Mazāk, īsāku laiku nav vērts. Un principā es tagad mēnesis lietojos un, nu, teiksim, tā, ka, jā, es pēdējās dienās jūtu, ka, nu, man nevajag karot ar svaru manu vairs. Man viņš vismaz visu laiku nemēģina augt uz augšu, jā. Redzēs, kā būs tālāk, vai viņš man sāk samazināties, jā, bet, nu, ņemot vērā, ka man nav noraušanās ar ēšanu, tā varētu būt, ka es tā ļoti ceru, ka arī tam palīdzēs, bet tas bija es mēnesi esmu dzērusi. Lai būtu kaut kāds rezultāts uz svaru, tad man ir jāturpina to dzert. Nu, tas īsumā viss. Paldies par uzmanību un tā līdz nākošajai reizei.